Labdien! Es esmu Dans Stirna, Gremošanas slimību centra gastrofiliāls, invazīvās gastroenteroloģijas centrs vadītājs. Gastroārsti aktīvi piedalās zarnu vēža skrīninga un agrīnas vēža diagnostikas programmas ieviešanā Latvijā. Agrīna vēža diagnostika ir viena no svarīgākajām gastro prioritātēm, jo tā nodrošina arī labas ārstēšanas iespējas. Katru gadu gastrocentrā tiek veikti vairāki tūkstoši kolonoskopiju, kuru mērķis ir agrīna vēža atklāšana pacientiem, kuriem nav nekādu vēža pazīmju vai sūdzību. Šajā video jūs redzēsiet vairāk izplatītos mītus par zarnu vēzi, kā arī speciālistu atbildes un skaidrojumus. Zarnu vēzis ir trešais izplatītākais vēža paveids vīriešiem un otrais izplatītākais sievietēm pasaulē. Katru gadu vairāk nekā 1100 cilvēkiem Latvijā diagnosticē zarnu vēzi. Aptuveni 700 cilvēku gadā nomirst no šīs slimības. Taču tā ir novēršama un veiksmīgi ārstējama slimība, ja to atklāja saulaicīgi. Paraudzīsimies uz mītiem par šo slimību un sarunā ar ekspertiem atklāsim arī patiesus faktus. Vai ar zarnu vēzi slimo tikai vīrieši? Jā, cik es esmu dzirdējis, tad ar šo slimību vairāk slimo vīrieši. Ar zarnu vēzi slimo gan vīrieši, gan arī sievietes. Un tiesa gan nedaudz biežāk slimo vīrieši. Būtiski ir tas, ka iegūms no piedalīšanās skrīningā pat lielāks ir vīriešiem, taču aktuāla slimība ir kā vienam tā otriem. Un galvenais riska faktors ir vecums pēc 50 gadiem. Tieši tāpēc valsts apmaksā skrīninga izmeklējumus, kas ir slēpta asins pieauguma noteikšana fēcēs vecumā no 50 līdz 74 gadiem. Un, lai skrīninga izmeklējumu veiktu, nepieciešams iet pie sava ģimenes ārsta reizi gadā šajā vecumā un saņemt testus slēpta asins pieauguma noteikšanai. Ja testa rezultāts būs pozitīvs, tas nebūtu nenozīmē, ka ir vēzis, ka ir ļoti nopietna slimība. Rezultāts var būt pozitīvs dažādu situāciju gadījumā. Tas tikai nozīmē to, ka nepieciešams būs veikt papildus izmeklējumu, uz kuru tālāk nosūtīs ģimenes ārsts, un šis papildus izmeklējums būs kolonoskopija. Vai skrīnings ir nepieciešams, ja nav sūdzību un ir normāla zarnu darbība? Es domāju, ja es jūtos labi, nekas man nesāp, problēma veselība nav, es pie ārsta neiešu. Šaubām, ja viņas sākās, tad es meklēšu arī ārsta palīdzību. Skrīnings paredzēts tieši tiem cilvēkiem, kuri nejūtas slimi, kur nejūt nekādas slimības simptomus. Ļoti būtiski, ka zarnu vēzis ir ilgstoši klusējoša slimība. Tas nozīmē, ka šajā periodā ir iespēja slimību, kas nekādas slimības pazīmes neizrājas, atklāt tieši ar skrīningu. Protams, ka slimībai attīstoties tālāk, parādās arī slimībai raksturīgie simptomi un ļoti būtiski pievērst uzmanību tā sauktiem trauksmes simptomiem. Šādu simptomu skaitā ietilpst svara zudums, kuram nav skaidra zināma iemesla, mazasinība jeb anēmija, vēdera izejas traucējumi, kur nav bijuši ātrāk, kā arī sāpes vēdrā, kuras ir dinamikā progresējošas. Šādu pazīmi gadījumā ļoti būtiski neatkarīgi no vecuma vērsties pie sava ģimenes ārsta vai speciālista, kas tālāk nozīmēs atbilstoši nepieciešamo izmeklēšanas taktiku. Vai ir iespējams izvairīties no zarnu vēža, vai ir faktori, kas paaugstina vai samazina šīs slimības risku? Tik tiešām tādi ir. Un šo faktoru starpā ir tādas lietas kā dzīvnieku valsts gaļas, jeb sarkanās gaļas patēriņš, ir mazkustīgs dzīvesveids, smēķēšana, taču arī šo dzīvesveida faktoru ievērošana negarantē faktu, ka nebūs zarnu vēzis arī cilvēkiem, kas ievēro veselīgu dzīves veidu, būs tomēr nepieciešams veikt skrīninga izmeklējums.
Kolonoskopija ir vienīgā metode, kas ļauj veikt precīzu zarnu vēža diagnostiku, atklāt labdabīgus polīpus un noņemt tos pirms tie pārveidojušies ļaundabīgos audzējos. Dažiem cilvēkiem, kur radiniekiem agrāk ir bijis zarnu vēzis vai noteikts citas gremošanas sistēmas saslimšanas, varētu būt arī lielāks risks saslimt ar zarnu vēzi pirms 50 gadu vecuma. Tāpēc šiem cilvēkiem vajadzētu konsultēties ar ārstu un uzsākt zarnu pārbaudes agrāk. Ja zarnu vēzis ir jau noteikts, vai ir par vēlu kaut ko darīt? Jā, es domāju, ja ir konstatēts zarnu vēzis, tad ir par vēlu kaut ko darīt. Zarnu vēzis ir pirmkārt novēršama un otrkārt labi ārstējama slimība, ja atklāta saulaicīgi. Novērst slimību var noņemot polīpus, kas ir labdabīgi veidojami zarnā, kādu mūžu laikā var izveidoties. Savukārt arī, ja vēzis jau ir izveidojies, tā agrīnās attīstības stadijās to var izārstēt pilnībā. Savukārt, ja audzējs ir tālāk attīstījies, arī tad ārstēšana ir iespējama, taču viņi var nebūt tik efektīvi kā sākuma stadijās. Un tāpēc ļoti būtiski ir izmantot šīs skrīninga metodes, lai atklātu slimību vai atklātu ideāli pat polīpus to sākuma attīstības stadijā. Ja ģimenē nevienam nav zarnu vēža, vai skrīnings jāveic tik un tā? Es domāju, ja ģimenē ne vecvecākiem, ne vecākiem nav bijis šī zarnu vēža, tad arī skrīnings gal galā būtu lieks. Ja zarnu audzējs ir bijis ģimenes locekļiem, īpaši pirmās pakāpes radiniekiem, tas var nedaudz paaugstināt risku saslimt ar šo te audzēju. Un līdz ar to, īpaši ja šāds audzējs tātad ir bijis pirmās, varbūt arī otrās pakāpes radiniekiem, būtu svarīgi saulaicīgi runāt ar savu ģimenes ārstu vai runāt ar speciālistu. Un iespējams jums tad tiks nozīmēt uzreiz nevis skrīninga izmeklējums, bet uzreiz cits izmeklējums, kā piemēram kolonoskopija. Un iespējams, ka šis vecums, kad būtu izmeklējums veicams, būtu jau agrāks, piemēram, sākot ar 40 gadu vecumu. Taču pārējiem, kam ģimenē nav bijis audzējs, un arī tiem, kam tālākas pakāpes radiniekos audzējs ir bijis, ir ļoti svarīgi izmantot tās iespējas, ko sniedz skrīnings. Es ceru, ka mums izdevās kliedēt dažus mītus par zarnu vēzi, kas būtībā ir novēršama un labi ārstējama slimība, ja to diagnosticē saulaicīgi. Aicinu jūs iesaistīties zarnu vēža skrīninga programmā ar ģimenes ārsta starpniecību, ja jums ir 50 gadi vai vairāk, vai arī noteikti vērsties pie ārsta tajā gadījumā, ja jums ir parādījušies trauksmes simptomi. Gastroārsti ir kvalificēti speciālisti kolonoskopiju veikšanā, ieskaitot skrīninga kolonoskopijas. Kolonoskopija ir vienīgā metode precīzai un saulaicīgai zarnu vēža diagnostikai. Tā ir droša un labi panesama procedūra. Zarnu skrīninga kolonoskopija vēža noteikšanai var glābt jūsu dzīvību.